Arta, čau! Čau! Lūdzu! Atradi tevi? Atradi, jā. Mēs šodien tiekamies ar Artu Beitāni. Viņa ir Venture Capital fonda Build It partnere. Lai kļūtu par partneri, tev ir jāiegulda savi līdzekļi, un tad kopā ar pārējiem partneriem jūs varat jau piešķirt finansējumu daudz progresīviem, foršiem, labiem uzņēmumiem Latvijā. Sekojiet Artas Beitānas sarunai ar mani par jaunām biznesa idejām. Man personīgi, klausoties visādus ārzemju podkastus un dzirdot visu laiku par finansēšanu piesaistēm, par visādiem tur A-rounds, B-rounds, kaut kādiem tur pre-seeds un visādiem šādiem te terminiem. Man tas liekas diezgan romantiski un forši, bet izpratne man gan arī nav nekāda. Vai tu varētu man lūdzu 4. klases līmenī izstāstīt, kas tas ir? Kas ir Venture Capital? Jā. Latviešu valodā to mēs dēvējam par iespēju kapitālu. Tātad tas ir kapitāls, kas seko kādai tirgus masīvi mainošai iespējai. Tātad ir dibinātāji, kas ir raduši, jeb izdomājuši ideju, kas varētu būt globāla mēroga, risina milzīgu problemātiku, superaktuāla tieši te un tagad. Un tad tas ir tas investoru kopums, kas šādas idejas atbalsta visagrīnākajā stadijā. Kad iespējams tas ir tikai projekta plāns, kad tas ir tikai prototips, pirmās tirgus intervijas. Un tad venture capitalisti ir tad tie, kas šī visagrīnākajā posmā ir gatavi atbalstīt šos dibinātājus. Viņu pusē tad ir uzdevums izvērtēt, ir šis potenciāls, nav, ir sadarība, ir īstais laiks. Un tad appusējs lēmums ar dibinātāju, ka jā, tad mēs uz šo konkrēto ideju strādājam, melnām mutēm un mēģinam iekarot pasauli. Labi, un kāda starpība ir starp angel investors un venture capitalists? Angel investors investē savu naudu, parasti 100% apmērā. Venture capitalists ir piesaistījis cits investors. Tātad ir izveidots fonds, kurā piedalās gan paši investoru komanda, gan piesaistītie citi. Tos sauc par limited partners. Proti, tātad viņi dod savu naudu, kuru tad mēs kā komanda investējam kopā ar mūsējo. Jā. Un tad tas ir fonds versus viens individuāls. Par venture capitalistiem. Ir kaut kāda droši vien bijusi starpības starp 70. gadu venture capitalistiem un šīs dienas venture capitalistiem. Un vai tur ir būtisks atšķirības evolūcijā tam, kā tiek fondi veidot? Starp citu, jā, vēsture nav tik veca. Venture capital kā termins, manuprāt, tika definēts īsi pēc Otrā pasaules kara. Francūzis, kas bija pārvācies uz ASV, kur viņš redzēja, ka biznesi aug diezgan ilgi un banku finansējums ir neatbilstošs, jo īpaši tajā agrīnajā stadijā, un attiecīgi finansējumu dodot pret kapitāla daļām, tas ir veids, kā balansēt risku, bet tomēr saņemt pietiekama atdevi. Attiecīgi, 50 ir vispār pirmssākumi, kad šī industrija attīstījās. Es teiktu, ka būtisks izmaiņas struktūrā nav, tik cik mūsu ir daudz vairāk. Un iespējams, ka kādreiz, neiespējams, bet ir cikli, kad ir vieglāk fundraisot dibinātājiem, ir cikli, kad ir grūtāk, kas tad attiecīgi ir venture capitalist daudzums un viņu naudas daudzums pret dibinātāju skaitu un viņu nepieciešamību pēc kapitāla. 21. gads bija ļoti īpašs ar visām šīm superaugstajām uzņēmumu vērtībām. Šobrīd ir mazliet, tas nav pesimistisks noskaņojums, bet mūsuprāt mazliet realistiskāks, ne tik romantizēts, bet mehānika un fundamentālā tā ideja, manuprāt, nav mainījusies. Bet jūs gribat kontroli par uzņēmumu? Nē. Jūs negribat kontroli? Tas būtu ļoti... Varbūt paskaidro, kā tu domāji, pirms es nogalinu šo. Nē, es to sapratu tā, ka ir vienkārši ir evaluation, tagad ir uzņēmuma kaut kāda vērtība, un es saku, es pārdodu tur 10% no savu uzņēmumu par tādu naudiņu. Un tas, ko es pārdodu, tā ir tā paka, jeb kaut kāda daļa no mana uzņēmuma. Un dažreiz tā varbūt ir 51%. Vai? Kontrole
kā arī es to saprotu, ir tad vairākums. Attiecīgi, ja tiek pārdot 50 plus, tad tiek pārdot kontrole. Līdz tam mēs, jo īpaši agrīnajā stadijā, mēs gribam, ka uzņēmumu vada dibinātāji. Mēs galīgi nevēlamies pārņemt vadību, iedziļināties operatīvos jautājumos, dibinātāji. Arī ļoti slikti. Tur ir jautājums, kāpēc ir slikti. Iespējams, ka tur nav nekas labojams. Un tad ir jāļauj tam uzņēmumam visticamāk vērties ciet. Un ideja var palikt plauktiņā, iespējams, nebija īstais laiks, nebija īstā komanda, kas to risina. Vai kāds cits kļūdas pieļauts. Bet venture capital investors nevēlas kontroli. Viņš vēlas pilnu informāciju. Viņš vēlas tiesības, protams, būtiskākajos lēmumos piedalīties, bet tā nav kontrole tādā izpratnē, ka tad mēs pārņemam vadību, mēs pieņemam visus lielos lēmumus un dibinātāji tikai darbojas pēc mūsu stabulas. Nē. Ideālā gadījumā dibinātāji ļoti labi zina, kas viņiem ir jādara, kur viņi dodas. Skaidrs, ka ir plāna iterācijas, ir pielāgošanās, ir izmaiņas, bet tam ir jābūt dibinātāju vadītam uzņēmumam. Ja es filmētu filmu par venture capitalistiem, tad man būtu vairākas epizodes, kur tiek palielināts spiediens uz uzņēmumu īpašniekiem ar visādām psiholoģiskām metodēm. E-pastiņš tur tāds bez dear friend, ja, vai kaut kā. Un kā jūs ikdienā šis izpaužās? Ļoti dažādi. Un tas ir to starp jau pirms darījuma. Mēs mēģinām salāgot ekspektācijas, ko dibinātāja komanda sagaida. Vai viņi sagaida šādu guidance, rokas pieturēšanu, regulāras sarunas, kas lielākā daļā gadījumā ir skaļi domāt par lietām ar kādu kopā. Jo mums ir citi uzdevumi, kāpēc mēs investējam. Mēs neesam lielākā daļa no mums komandā, mēs neesam paši dibinājuši tik daudz uzņēmumus, lai mums būtu pilnīgi skaidrs, kas ir dibinātājiem jādara nākamais. Mēs esam noteikti redzējuši daudz pieredzes, un mēs varam padalīties, kā vienai vai otrai komandai konkrēts solis izvērtās un tā tālāk. Bet mēs noteikti nemēģinam manipulēt un mahinēties, jo tā tomēr ir reputācijas lieta un 1-2 tādas komandas un you're out of business. Jā, tieši tā. Un otrs, ideālā gadījumā jau gribās saglabāt, un mēs strādājam uz to, lai attiecības saglabātu tik kvalitatīvas, ka dibinātājs nāk pie mums kā investori gan ar labām ziņām, ja kaut kas labs notiek, gan ar sliktām, ja kaut kas briest, un nāk laicīgi, un ir spējīgs uzticēties. Jo viņam patīk runāt, cerams. Runāt ir viens, bet kad ir sajūta, ka mēs sēžam vienā laivā un dodamies vienā virzienā. Izklausās pēc emocionālās inteliģences mācības stundas. Ideālā gadījumā, ja abām pusēm šis emocionālās inteliģences koeficients ir pietiekami augsts, tad tas ir ļoti labs priekšstatījums. Tu ļoti politkorekti apraksti to, bet es domāju, ka realitātē visticamāk ir, protams, ka ir dažādi. Ja deg, tad ir... Un ir arī cilvēciskais faktors ar sliktajām ziņām nedalīties kā pirmajām, jo, protams, ka pastāv risks, ka sliktās ziņas ir tādas, ka mēs saprotam, kad šis ir laika bumba un mums ir jākāp no laivas ārā. Bet dibinātājiem varbūt sajūta, kad ir kaut kas glābjams, ka viņš paspēs un ka neviens to neuzzinās. Jā. Un ļoti bieži arī tas ir ļoti ok, jo izdodās jau tās lietas atrisināt un viss ir kārtībā. Bet sadarbības ir ļoti dažādas. Kur iepriekšējās paudzes fondā mums ir 50 portfeļu uzņēmumi, kas ir 50 komandas. Skaidrs, ka ne ar visām attiecības ir vienādas. Arī laika ieguldījums atšķirās. Ļoti svarīgs ir cilvēku faktors. Vai saskan doma gājiens, vai drīzāk darījums ir bijis tāds transakcionālāks. Un turklāt daudzām komandām ir daudz investoru. Un viņi izvēlās strādāt ar varbūt vairāk vieniem, varbūt otriem, konkrētā periodā ar vienu, ar otru. Ļoti daudz vienīgo. Man liekas ļoti interesanti
Es mēģināšu tagad tev pastāstīt, ko es mēģināšu no tevis dabūt ārā. Labi. Jo man pašam ir bijusi pieredze strādājot outdoor kompānijā, strādāju PricewaterhouseCoopers. Viņi vēl joprojām man atcerās, jo es tur izturēju tikai 1 gadu, bet ne par to stāsts. Un tas, ko es atceros, ka man bija regulāri jauni klienti, man bija Latvijas televīzija, man bija kaut kāds tur sliežu ražotājs, pat neatceros, kas daudzveidība. Un tā informācijas daudzums un pieredze bija ļoti bagātīga. Un man liekas, tev kaut kas ļoti līdzīgs, ja tavā ikdienā tev ir ļoti daudzpusīga pieredze, veiksmes, neveiksmes, dažādi uzņēmumi, dažādas komandas, dažādas psiholoģijas. Man ļoti interesētu no tevis dabūt ārā kaut ko konkrētu tādā ziņā, ko tu esi nesen pieredzējusi, kas tev pašu ir tā ļoti forši, varbūt pārsteidzis, bet ko varētu arī mūsu klausītāji praktiski paņemt? Pirmais, kas man nāk prātā noteikti ir komandas biedru izvēle un kuri biedri ir komanda dibinātāji un kuri biedri ir komandas biedri. Jo ne visi nereti ir gatavi ilggadīgai sadarbībai, un tas zelta īkšķīša likums 2-3 dibinātāji ir tas komandas izmērs, kas, kam tā uz papīra pirmšķietami ir paredzams visveiksmīgākais komandas turpinājums. Jo viena dibinātāja komandas, es sevišķi no mūsu skatu punkta ir tā riskantas, nav tā atbalsta. Būtībā viss uzņēmums ir uz vienu cilvēku pleciem. Tas, kā man runas skolā, piemēram. Tas tā man runas skolā ir. Viss ir uz maniem pleciem. Kas noteikti var strādāt līdz kaut kādam izmēram. Bet, ja mēs runājam par šiem te globālajiem risinājumiem, kam ir jāizaug no šīs nulles līdz globālam risinājumam 7-8 gadu laikā, tas krietni drošāks likme, ja tā var teikt, ir uz kompaktām komandām, kas nav vakardien satikušās, kas ir izgājuši jau cauri zināmām grūtībām. Tas varbūt pat pilnīgi nesaistīti. Tur 3 nedēļu pārgājiens kalnos. Jebkurā gadījumā viņi ir redzējuši otru vājā brīdī un spējuši viens otru izvilkt no bedres. Un attiecīgi par tām atziņām, tas, ko mēs esam novērojuši, ka vienu cilvēku komandām ir pietiekami liela izaicinājuma grūtos brīžos atrast to atbalsta punktu. Viņiem ir jāmeklē tas ārpus viņu dzīves partneri, ģimenes locekļi, jebkas, uz ko atbalstīties. Un līdzīgi ar lielām komandām, kur ir iespējams romantizēta šī ideja par uzņēmuma izveidu un audzēšanu, kur 5-6 draugi, tad daram to kopā, esam visi. Un tad draudzība mēdz irt, jo nevienmēr draugi ir labākie biznesa partneri. Atkal tā psiholoģija. Absolūti. Un tieši tas pats ar dzīves partneriem. Ir pāris skaisti gadījumi, kur dzīves partneri ir izcili dibinātāji, bet arī droši vien mazākums. Jo tad tie savukārt ir 2 cilvēki, kas nes uz sevi visu viņam kopīgo privāto dzīvi, profesionālo ambīciju. Tātad, labi, pirmā atziņa mums ir komanda 2-3 cilvēki. Tas būtu diezgan svarīgi. Protams, ka tur viņiem iekšēji jāsaprot, ka ilgtermiņā ir jāpārbauda, protams, astroloģiskā karte, vai ne? Ko jūs darat savā venture capital, cik es saprotu? Jautājums par pārliecībām, uz ko balstīties. Labi, tas joks. Jebkurā ārvalstu investoru piesaist ir laba zīme. Forši. Vai ne? Un komandas spēja piesaistīt Eiropas investorus, ASV investorus. Piemēram, kādu veiksmi stāstīja? 50 portfeļu uzņēmumi nav gluži visi, kā savu bērnu, bet mazliet ir tā sajūta un favoritizēt ir grūti un tā nedrīkstētu. Bet tu vari vienmēr teikt, visi bērni man ir mīļi, bet šodien Ilmārs ir... Bet šodien izcelsim vienu. Jā. Tad man gribētos izcelt no startautisku investoru atzinības prizmas. Tad es izceltu Roboīts kompāniju. Jau 7 gadus apmēram darbojās, kas ļoti īsā stāstā ir autonomā virtuve. Simplificējot, jūras konteinera izmēra robots,
ar robotu rokas, visas sastāvdaļas, un tad tu pasūti, ko tu vēlies, un no svaigām sastāvdaļām tiek pagatavot svaiga kvalitatīva maltīte. Nav šis ultra-processed foods, un viņu aktuālākais pielietojums tātad ir 24/7 strādājošās institūcijas, lielas slimnīcas, ugunsdzēsēju depo, augstskolas potenciāli, kur ir šis pieprasījums pēc maltītes tostarp 3 naktī, bet teiksim, kampusam vai attiecīgi iestādē uzturēt restorānu 24/7 neatmaksājums. Bet tas ir tā kā ēdnīcas, kafejnīcas, ja? Robotēdnīca. Robotēdnīca, vienmēr, ko ir robotrestorāns. Ir lete, un es aizēju nospiežu tur pogas, un vienkārši man uzreiz atnāk tas, ko es tur vēlos. Jā, ar pietiekamu customizāciju, ja ir kaut kāda alergēna vai preferences, ir tātad, kā jau vienmēr ir sastādītā ēdienkarte, un iespēja variēt. Un tad turpat tāds priekšā pāris minūšu laikā top tā svaigā pasta vai Bet uz ko viņi spiež uz to svaigos, to bio visu lietu vai uz efektivitāti biznesa ziņā, jo tur nav cilvēki, vai ne? Jā, tātad abas šīs lietas ir svarīgi, ka tā maltīte spēja aizvietot restorāna, jeb šo iestādes restorāna kvalitāti, bet pamat vērtības punkts ir šī te ekonomija. Un attiecīgi, tostarp arī šādu darba spēku, kas strādā komforta klases restorānos, nav viegli atrast un nav viegli apmaksāt un nav viegli noturēt nakts maiņās. Tur ir... Bet tā ir tas latviešu uzņēmums, ja? Latviešu uzņēmums, taču pirmie klienti un vairums investori no Ziemeļamerikas. Attiecīgi, šeit tikai paši pirmsākumi un inženieru komanda, bet visa darbība un viss notiek jau. Kas ir ļoti apsveicami, tāpēc, ka bieži vien latviešiem liekas, un tā varbūt arī pareizi, ka mēs sākumā notestējam vietējā tirgu, un tad mēs ejam tikai ārā. Bet izskatās, ka tie džeki ir, iespējams arī dāmas arī ir šāvuši uzreiz pāri okeānam. Viņiem bija testa konteiners. Tepat Zemetāna tilta Rīgā, un investori arī brauc un apskatījās. Bet viņiem bija absolūti skaidrs, ka tas iestāžu izmērs un pirktspēja, ka viņiem ir uzreiz jādodās uz to tirgu, un ļoti apsveicam, ka tas arī sekmējās un sanāca. Un tad ir tas stāsts par to, kad investori atbrauc, viņi tieši tā iegulda to laiku, atbraukt, paskatīties, vai tas stāsts ir īsts, vai tas strādā. Un tad tas ir pāris nedēļu jautājums, sako ieguldījums. Bet komanda ir inženieri, ja tu teici? Galvenokārt. Galvenokārt inženieri. Jā. Ir jau ļoti svarīgi, kad dibinātāja komanda izprot to produktu uzbūvi, un ir šis koncepts mūsu industrijā product market fit. Jā. Iespējams, es dzirdēju, vai nekā. Tad ir sadarbības starp produktu, jeb pakalpojumu un tirgus vilkmi. Un tad man patīk zīmēt šo konceptu mazliet tālāk. Es esmu to no kāda aizņēmusies, nav mana doma, bet es aizmirsu, kurš šo artikulēja, ka ir šis 3 stūris starp produktu, tirgu un dibinātājiem. Attiecīgi, dibinātājiem ir perfekti jāsaprot savus produktus, un to starp līdz maksimum jāizprot tirgus. Jo, ja tas 3 stūris nestrādā, ļoti grūti iespēkot šo product market fit. Un tad, ja produkts ir komandas paša radīts, absolūti inženieriski, manuprāt, sarežģīts, iespējams, viņiem neliekās tik sarežģīti, tad tā kompetencija ir jābūt dibinātā komandā. Fundamentāla biznesa kompetence nevar būt outsourcēta. Kā tu ieteiktu pārbaudīt product market fit? Ļoti reti, kas to dara, vienkārši ir idejas un mēs šaujam. Kas ir nepieciešams, lai mēs saprastu, kad ir product market fit? To rāda tirgus rezultāti. Tā tad ir pirmie testi. Product market fit būs tad, kad pircējs jau ir ārpus tāda vistuvākā profila loka. Vai ne? Tad, kad jau ir šis ieskrējiens, kad hokejs tiks jau dodās strauji augšup. Pirms tam ir iespējams validēt šo problem solution fit, kas ir tie pirmie testi. Vai varam atrisināt problēmu? Vai tavs risinājums vispār atrisina to problēmu? Jā, tieši tā. Vai tas ir tas īstais sāpju punkts? Un vai šis risinājums ir pietiekams,
lai cilvēki vispār par to interesētos. Jo nereti šī te uzlabojums nevar būt pavisam maziņš, neliels, kur cilvēki pat neiespringst, iedziļināties, jo tas iegūms būs par 10% varbūt uzlabos tur kaut ko. Ideālā gadījumā, ka šis produkts, šis pakalpojums ir spēj tik ļoti pamainīt vai to paradumu vai problemātiku atrisināt, ka cilvēki veltīs laiku vispār ar to iepazīties un pievērsīs uzmanību. Un tad tā ir tā pirmā validācija, kad un kas ir KPI tur? No klienta, kad tas mums atrisina, un mēs esam gatavi veltīt, tur dienu vai divas, vai cik ir nepieciešams, lai integrētu šo risinājumu produktu mūsu dzīvē. Bet pēc būtības tā ir tādā gan kā anketa, vai arī, ka viņi saka, klau, jo interese ir kaut kas netverams. Man varbūt divi cilvēki ar lielām acīm, šis ir fantastiski, jūs esat maleči. Bet varbūt man vajag 150. Un arī tas ir laba lieta, ka šādi 151 ir, kas saka kuriem iemirdzas acis, bet pēc būtības, kamēr viņi nav nopirkuši, viņi iespējams vienkārši ļoti draudzīgi ar tevi. Viņi ir atbalstoši, viņi mēģina tevi iedvesmot turpināt to darbu. Labi cilvēki vienkārši. Tieši tā, un tāpēc nerad saka, ka uz draugiem testēt ir diezgan grūti, un ir, kas ir arī, ko es nerad saku mūsu komandām, kas ir agrīnajā stadijā, ka arī testi ir, šie free pilots ir jāspēj no tiem izvairīties. Pat, ja tu dod testēt savu produktu, prasi par to kaut nelielu samaksu. Jo šis feedbacks būs pilnīgi cits kvalitātes. Tieši tā. Tur arī šie psiholoģiskie paradoks notiekās, ka ja kaut kas tiek dots par brīvu, pret to nav ekspektācijas. Tieši tā. Un cilvēks grib būt jauks. Izskatās forši, dari un tā tālāk. Tas, ko ideālā gadījumā grib redzēt, kad šis testētājs sign me up, I'm ready to pay, un es ieteikšu vēl saviem 5 draugiem, un viņi konvertējas. Tā ir un tas ir tas problem solution fit, tas jau šī stadijā apmēram ir. Jo citādi jau, kas tad ir tas, ko tu testē un pārdod. Labi, un tagad kurā mirklī parādās mums Built It, kurā mirklī viņi ieradās pie jums? Mēs parādamies arī dažkārt dažādās stadijās, bet mūsu fokus visbiežāk ir uz hardware risinājumiem, kas ir jebkas taustāms. Robots, gadgets, iekārta, ražošanas līnija varbūt. Un visbiežāk tas mūsu mērķa dibinātājs ir tas, kuram ir nepieciešams šis kapitāls, tās pirmās iterācijas izveidēji. Jo, kamēr programmējams risinājums, tas ir laiks, kas ir jāiegulda. Šos robota risinājumos ir detaļas, ir ražotne, ir kaut kas mazliet vairāk nepieciešams, un nereti dibinātāja paša kapitāls var būt nepietiekams. Un tad tas ir tas brīdis, kad mēs pievienojamies. Bet tu teici arī, ka varbūt arī pirmās pārunas, pirmās idejas, pirmās skices robotizētajām kafejnīcas rokām, un tur jau jūs varat arī jau nākt, Ka ļoti agrīni jūs esat klāt jau. Tā ir mūsu izvēlētā stratēģija. Attiecīgi, mēs nereti esam pirmais investors vai tad pirmā investoru grupa, kas iegulda uzņēmumos. Mums patīk šī agrīnā fāze. Tur ir tāds liels azarts, kurā virzienā tā ideja aizies. Ļoti daudz idejas pivotē. Viņi sāk ar kaut ko vienu, bet beigās tas product market fit ir pilnīgi citā, ļoti saistītā, bet pilnīgi citā veidolā. Bija viena komanda, kas pievienojās ar tolaik vēl tāda akcelerācijas programmā ar ideju par posttermināli, kas ļauj tātad būtībā maksājuma termināls, ko mēs veikalā vienmēr apmaksājam pirkums, kurš ļaus kriptovalūtas automātiski konvertēt uz parastu fiksētu valūtu. Proti,
cilvēks, kas ir kriptomāku turētājs vai lietotājs, viņš var norēķināties ar sev tīkamo valūtu un tirgotājam nekādu problēmu. Viss notiek, automātiski notiek konvertācija un tā tālāk. Un procesa laikā, kas ir gads apmēram, šī ideja pivotēja, ka tas ir tikai programmatūra, tikai software risinājums, ka šī kastīte nav svarīga. Viņiem nav jāiegūt laiks un sava enerģija likt kopā komponentes. Viņu primārais uzdevums, kas ir tātad viņu lietotāju īstā lieta, kas atrisina viņu problēmu, ir šī programmatūra. Un šobrīd kompānija, kas sākās kā posttermināļu inženieru komanda, ir tīri programmētāji. Bet kāds realizējās tā kāda aplikācija, ja? Kā es tomēr varu būtībā software risinājums. Nē, tātad arī viņu klients mainījās no parasta merchant uz, pēc būtības platformām. Uz exchange, uz maiņu? Not really. Man būtu jāapskatās, kas ir viņu pēdējie onboardētie klienti, bet tās ir lielās tirdzniecības platformas. Un ne tik ļoti varbūt viens maziņš individuāls tirgotājs. Forši. Tas ir tas pēdējais jaunais bērns no tiem 50 bērniem, kur acis jums smirdz visiem, ja? Viens no, tieši tā. Viens no jaunajiem priekiem. Jā, viens no tiem, kur mēs sagaidām ļoti labus rezultātus. Tāpēc, ka kripto, tāpēc, ka tas tirgus, komanda, kāpēc? Īstais laiks, viņi sāka pie tā strādāt, kad visa tā joma vēl bija jauna. Un kaut gan mūsu stratēģija galīgi neparedz šo virzienu, mums nav pieredze ar tiem risinājumiem. Un arī ir tāds personīgais entuziasms komandā mums īsti nav uz šo virzienu, bet mēs redzam, ka tirgu ir, un ja tirgus vilkam ir, uzņēmums aug straujāk kā jebkurš cits. Tas ir tieši tas, ko mums vajag. Un mūsu investori ir priecīgi, mēs paši esam priecīgi. Tirgus matemātika vienmēr ir bijusi skarba. Ne visi 50 mūsu gadījumā. Tātad ne visi ieguldījumi atnes to lielu atdevi. Tā kā dzīvē. Dzīve vien ir, jā. Iedomājies. Es tagad atnākšu pie jums ar ideju. Ideja būtu sekojoša. Tā viņa jau kaut kur jau eksistē, esmu redzējis jau bildes, bet vienalga viņu izstāstīšu, jo tu viņu zini. Vienos, ko daudzās pasaules valstīs ir aizliegts autonomās mašīnas, jo vienkārši tā ir, tas bīstami. Bet tas, kas ir atļauts savukārt, ir daļēji, jeb semi-autonomās mašīnas, nozīmē, ka šoferis sēž savā mājā virtuvē, viņam ir ekrāni priekšā, viņam ir īsts stūri, tā kā datorspēlēm, un viņš vada šo te autonomo mašīnu, kas brauc pa ielām bez šofera. Kur to var pielietot? Kaut vai elementāri, piemēram, es pasūtu īres mašīnu vai rentkāru, man nav lielās tur pilsētās jāmeklē un jābrauc speciāli pakaļ tai mašīnai, viņa atbrauc pie manis. Es viņā iekāpju, un tad tālāk es viņu varu vadīt jau un braukt tālāk pats. Tāds, piemēram, pakalpojums. Es labprāt tādu pakalpojumu arī izmantotu, lai man nebūtu jāmeklēties rent-a-car kaut kur. Kāds ir tev pirmā sajūtas par šo? Divas sajūtas. Kā, teiksim, kur lidostās, autoostās, jebkurš šāds turis visbiežāk ierodās, ir šie saloni uz vietas, vai ne? Un viņi ir optimizējuši procesus, manuprāt, tik tālu, ka tas ir 3-4 minūšu jautājums. Un ir tā mašīna, kas būtu forši, protams, ka tev nav jādodas uz stāvvietu, bet, tu vari iziet uzreiz uz tā augšējā perona un gatavs. Mašīna ir silta, vispārši. Jā, bet uz ko man tas vedina, ka tas ir, biznesa risinājums, ka tas, šāda īres kompānijai, tas ir tāds skaists add-on uz tā servisa, bet, kur šis ļoti labi strādā, ir ļoti daudz ir šie te attēlināti vadītie rīki, vai ne? Pirmais, kas man nāca prātā, bet
puskorekti, manuprāt, šis te pats Irons, vai ne, kur viņi attālināti, nosacīti vada to robotiņu. Turpat jau lejā stāv, man liekas, tie Turpat lejā viņi ir, bet tehniski viņi varētu sēdēt jebkur. Jā, un tad ir saslēgšanās jautājums. Un, varbūt tā ir viņa vīzija, varbūt nav, kad gadu laikā inženieru komanda sēž vienā vietā, jeb šo operatoru komanda, un viņi vada šos robotiņus visā pasaulē. Jā. Un līdzīgi, tā tad arī ar mašīnām. Bet, kas ir šis te ļoti populārs veids, kā meklēt idejas, ir rekontekstualizēt. Vai ne? Tas ir risinājums, kas strādā vienā pielietojumā, un tad viņi pārnes citur. Kas ir, manuprāt, tieši tas, ko tu tikko izdarīji. Tas strādā vienā jomā, un tad, bet mēs to varētu pārvest uz private cars. Bet takši, piemēram, jauns takšu servis bez vadītāja, bet vadītājs sēž Turkmenistānā virtuvē un šmorē pluvu. Kamēr regulācija to nebloķē. Jā. Kāda vaina? Tad ir vienīgais jautājums, vai ne par uzticamību, vai klienti tam ir gatavi, vai tirgus tam ir gatavs, un vai beigās ir šis ietaupījums. Taksometru vadītāja laiks joprojām ir kompensējams. Un tad ir labs jautājums, vai viņš sēž kaut kur, vai viņš sēž mašīnā, vai tur ir, kur ir ieguvums. Tas Turkmenistāns tā ideja. Tas darbspēks lētāks. Valstis, kuras darbspēks lētāks, bet mašīnas ir dārgajās valstīs. Jautājums, tad vai ne par braukšanas kultūru? Tur būs kodeks, ētikas kodeks, testi. Ir jāmēģina. Droši vien tas validācijas punkts ir, vai cilvēki ir gatavi uzticēties, vai ne? Nevis robotam, kas redz situāciju uz vietas, kas ir Teslas self-driving, bet cilvēkam, kas sēž kaut kur citur, jo cilvēku faktors nav pazudis. Vienkārši šofers ir lētāks. Tu esi braukus tādā mašīnā bez vadītāja? Nē. Es arī nē. Man vienreiz San Francisco brauc garām tādu mašīnu. Man dēls vienkārši kliedz, nevar būt, kas notiek. Tas ir piereduma jautājums, vai ne? 10 gadus kopš šī brīža mums liksies, kādreiz pašiem bija jāstūrē. Bet labi, pieņemsim, es tagad atnāku pie jums ar šādu ideju, kādam mājasdarbam ir jābūt. Man jābūt reāliem case studijiem, kur es tiešām esmu jau to darījis. Vai tomēr nē? Vai tomēr šī ir ideja pietiekama, lai es pretendētu? Tad jautājums ir, vai tur to starp ir kaut kāds tehnoloģisks risinājums, kas ir vai tavs komandas izstrādāts, vai tas ir kaut kas jau tirgu esošs, vai tas ir tikai, vai tā ir tikai biznesa modeļa inovācija, ka tā tad klātienes šoferu to aizvieto ar attālinātu, vai tur ir to starp kaut kāda fundamentāla tehnoloģija iekšā, kas ļauj, ka nav šādu tur savienojumu pārtraukumu, ir kaut kāds backups, nezinu. Turkmenistānā, šoferis pēkšņi aizmieg vai bērns ieskrien istabā vai, kas notiek, vai ne, tajā brīdī. Bērns grib pastūrēt višķiņu. Bērns pēkšņi pastūrē vai pēkšņi izrādās, ka nekad tas pieaugušais nav stūrējis, bet jau kopš pirmsākumiem tas ir 10-gadīgais puisis. Bet pieņemsim tāds reāls projekts. Es zinu, ka tā tehnoloģija eksistē. Un šajā gadījumā es vai izīrētu, vai maksātu viņiem kaut kādu komisiju par to, kad es izmantoju viņu tehnoloģiju, bet šis būs mans biznesa modelis, ar kuru es startēju pie jums. Tad ir visfundamentālākais jautājums, vai tev tiešām vajag investīciju? Vai es varētu bootstrapot to visu, Bootstraps ir, kad es no nulles bez finansējuma, dārgie skatītāji. Tātad pakāpeniski aug mašīnu skaits, šoferu skaits. Bet es gribu mērogoties ātri. Tad ir jautājums, vai tev ir, kur šo kapitālu likt, tātad, ko tu ar viņu darīsi? Tu pirksi mašīnas, tu pirksi reklāmas? Jā, visu. Mācīšu tiem šoferiem, ņemšu darbā, taisīšu filiāles. Un tad nākamais jautājums, ko mēs te uzdosim, ir, kur tu būsi pēc 2 gadiem? Es būšu liels. Kur tu būsi pēc 5? Labi, jā. Un tad mēs rēķināsim šo mūsu matemātiku, vai ir šis pietiekamais potenciālais atdevis aprēķins pietiekams. Jo ne visi biznesi ir piemēroti venture capital.
Venture capital prasa šo te hockey stick momentu. Skaidrs. Un tad ir jautājums, vai ar šo modeli to var dabūt gatavu, vai varbūt daudz saprātīgāk un arī dibinātājiem, priekš viņa paša kultūras vai riska apetītes, piemērotāk ir bootstrapot. Skaidrs. Forši, šis ļoti labs skaidrojums, es tagad sapratu. Parunājam par hokeju stiku. Nevis tāpēc, ka pasaules čempionāts hokejā tuvojās, bet man ļoti patīk tā ideja par jūsu stratēģiju, kā buildit venture capitalam. Jūsu stratēģija ir, vismaz es izlasīju, ir daudz visādi termini, ko es pirmo reizi dzirdēju, kā Industry 4.0, tad ir Internet of Things, jums ir robotizācija un visas tās lietas. Un tā, cik es saprotu, ir jūsu stratēģija, lai dabūtu to superstraujo izaugsmi. Superstraujā izaugsme būs tāda kā prasība jebkuram venture capital fondam. Jo mēs atgriežamies pie tā, ka ne visi uzņēmumi izdzīvos. Un potenciālam strauji augt ir jābūt jebkuram ieguldījumam. Jo, ja tas ir lēnās izaugsmes vai garās izaugsmes uzņēmums, tad tā atdeve mūsu limitētajā eksistences periodā nebūs pietiekama. Savukārt stratēģijas izvēle uz Industry 4.0 vai robotics, tas drīzāk ir pozicionējums. Jo arī dibinātājiem, kad viņi skatās, kas varētu piedāvāt kapitālu, tad ir vieglāk saprast, ko mēs iepriekš esam atbalstījuši, kur iespējams jau ir padziļinātāka kompetence. Un tas ļauj gan atšķirties, gan tad nofokusēties uz vienu sektoru, kur joprojām ir milzīga plejāda ar uzņēmumiem, virzieniem un tirgiem, kuriem viņi varētu iet, jo mēs arī nevēlamies ieguldīt tur visi 30 darījumi. Viena tipa, jau minētajā, teiksim, autonomās virtuves risinājumos. Ar domu, ka kādam noteikti sanāks, bet ja pēkšņi visa industrija iet bojā vai rodas kaut kas fundamentāli jauns, nav distributēti riski. Attiecīgi, tas ir drīzāk mūsu pozicionējums, kas tad mazliet pastāst par mums, kas mums visvairāk interesē, kas mūs aizrauj, kur mēs esam uzkrājuši pieredzi. Tu vari ātri atkal tajā 4. klases līmenī izstāstīt, kas ir Industry 4.0? Tas ir tāds kā lietus sarga termins, zem kura patverās šīs pēdējās 10 gadus, turpmākās 10 gadus tehnoloģijas, kad ir šis vilnis par automatizāciju, mazāka cilvēku resursu iesaisti, digitalizācija, jebkāda datu apstrāde, tāda modernā ražošana, modernie materiāli, ir tāda kā paudze. Kas Latvijā ir no Industry 4.0? Ir kaut kāds uzņēmums? Teiksim, Nako Technologies. Tā, kas tie ir? Nano coating, Nako un coating, proti viņi arī vēl ir šī agrīnajā stadijā, bet viņu vērtības piedāvājums ir ūdeņraža ieguve daudzkārt lētāk, daudzkārt efektīvāk. Un, mēs runājam par 20-30 kārt efektīvāk, kas, ņemot vērā enerģijas pieaugušo patēriņu un nepieciešamību pēc zaļākas enerģijas, viņu tehnoloģija tātad ļauj ūdeņradi iegūt daudzkārt efektīvāk. Un doma, jeb šo tā tehnoloģija ir, mēs esam atpakaļ ķīmijas stundā, kur elektrolīzes procesā ir šie katalizatori, manuprāt, šis atklāja, cik ļoti nedetalizēti mēs kā investori dažkārt izprotam produktus, kur ierastā manierē tiek izmantot dārgmetāli, jeb šo dārgie metāli, lai inicijētu procesu. Kamēr viņu tehnoloģija ļauj lētāku metālu pārklāt ar nanopārklājumu, tātad izmantot ļoti maz šī dārgā metāla, būtībā putekļu līmenī, bet kas aizstāja un spēja pilnvērtīgi veikt to pašu procesu. Tātad, un tur ir vēl daudz citu pielietojumi tieši tam nanopārklājuma
puteksnēšanas tehnoloģijai, kas man šķiet raķešu Jā, man izklausās arī. Un neizlikšos, kas izprot to līdz detaļai. Bet izklausās ļoti skaisti. Bet tas ir tieši tas stāsts, kad komanda, kad mēs ar viņiem sākām strādāt, spēja to pasniegt skaidri. Mēs sapratām. Komunikācijas jautājums. Absolūti, jo tas attiecās uz visiem. Uz klientu, ka klients saprot, ko tu dari, investors saprot, ko tu dari, tavs potenciālais darbinieks saprot, ko tu dari. Šeit mēs liksim reklāmas pauzi runas skolai. Ok, labi. Tātad mēs sapratām, ko viņi dara, un mēs guvām absolūtu pārliecību, ka viņi saprot, nākot apkārt pie 3 stūra, kas ir tas produkts, un viņi saprot, ka tirgo tas ir vajadzīgs. Un šī brīžēji rezultāti rāda, ka viņiem bija absolūta taisnība. Jā. Un šobrīd būvē ražotni Polijā, kas vienkārši ir tuvāk rietumu tirgiem. Tāpēc es tieši gribēju teikt, kāpēc ne. Jo viņu pamata, jeb šo lietotājs, kam šī tehnoloģija ir nepieciešama, ir Rietumē Eiropā pie lielajām ražotnēm. Man liekas, ka liela vadītāji runāja par šo te projektu tieši. Jā. Viņi bija Armanda Broka podkastā, ļoti interesants raidījums bija tieši par šo te projektu. Mums ir pietiekami to veiksmes stāstu, bet tie veiksmīgākie jau atkārtojas. Un tad mēs esam superlepni investori, ka mēs, manuprāt, tagad būtu jāpāršķirst vēsturi, vai mēs bijām pirmie vai ar kādu kopā. Marta, ja tev tagad būtu jāuztais savus uzņēmums, un ko tu, protams, darīsi drīz, vai ne, jo tev ir tāda pieredze un tādas zināšanas, ar tagad krata galvu tiem, kas klausās mūsu audio versijā, ka it kā, ka nē, bet vienalga, hipotētiski, kāda būtu tā tava ideja, bet virziens, kurā tu gribētu iet? Jā, es kratu galvu, jo es redzu, kāda pārliecība ir bijusi tiem dibinātājiem, kad viņi ir kaut ko uzsākuši. Un tas ir tas, kas viņus parasti raksturo, kad viņi ir pamanījuši milzīgi neatrisinātu problēmu un izdomājuši, kā to atrisināt. Un redzot, cik viņiem ir liels ambīcijas, es nereti sevī secinu, ka es vēl neesmu pamanījusi to problēmu vai neesmu ieraudzījusi to risinājumu. Un tuvākā laikā es redzu sevi šī investora galda pusē. Bet mana pirmā sajūta bija, ka es noteikti gribētu doties tad šī te enerģijas sektora virzienā, bet atkal atgriežoties pie tā, ka nav man inženieru backgrounda un tā, es varētu būt pie tās operacionālās puses. Tā tad visticamāk ļoti agrīnais komandas biedrs, bet ne tas dibinātājs savukārt, ja būtu kaut kas jādibina, tad šorīt ilgdušā domāju, kas tas varētu būt. Bet tas, pie kā es nonācu, nāk vai ne no tās personīgās pieredzes, ko es esmu ievērojis, ka cilvēkiem nav kur atstāt savus lolojumu dzīvniekus, kad viņi dodas ceļojumos. Baltijā labklājības līmenis ir pietiekami audzis, un tā varētu būt lolojumu dzīvnieku viesnīca un pakalpojums, kurā mēs atrisinām šo milzīgo sāpju punktu, kad nav kāds, kas pieskata to mājdzīvnieku, kamēr tu gribi paceļot. Tev ir bijusi tāda problēma, ka nav kur atstāt? Es esmu šis cilvēks, kas ļoti labprāt pieskata. Jo arī mūsu, ar kura manu dzīvesbiedru, tas dzīves režīms ir tāds, ka mēs neesam bijuši gatavi. Kaut gan abiem kopš bērnības ir licies, kad tā ir laimīga ģimene, ja tur ir suns. Un tad mēs ļoti labprāt pieskatām. Un tad tas kalendārs ir izvērties. Tieši tā mums ir kalendārs, kur ir nedēļas un nedēļas nogales, kur ir kādi 5-6 šādi uz rotāciju. Jo nav īsti alternatīva. Tas man likās, tas ir, ja man būtu šodien kaut kas jāsāk darīt, ir skaidra problēma, ir skaidrs zināms, kā to varētu ātri atrisināt. Bet izejot no tā, ka ir jāspēj novērtēt, kur tev ir pašam tā zinātība. Bet redz, kā tava kolēģi no Zviedru augstskolas Egija Gaila, viņa arī tagad ir enerģijas biznesā tikko, kā sacīt, spērus kājas un projām. Ļoti karsts lauciņš. Tur vēl daudziem ir ir vēl telpa. Tu jūti, ka ir telpa vēl, ja? Kur... Paskat, kā mēs dzīvojam, enerģija visu ved uz priekšu. Pēc tās mēs esam pilnīgi bezpalīdzīgi. Tikko Spānijā slavenais viss elektroenerģijas pārāvums.
Ir jādodās uz ielas, jāskatās, kurš māk gatavot uz uguns un kurš māk dziedāt, lai tevi izklaidētu. Bet, ja tu gribētu iet enerģijas biznesā, tev būtu, piemēram, kāda ir tava stratēģija? 6 mēnešus es neizēju no istabas un es ievācu maksimāli daudz informācijas par to nozari. Tas noteikti ir jādara. Bez tā neizbēgam. Tā industrija, ja šo esošā zinātība droši vien ir jāizrok līdz maksimumam. Kas šobrīd ir tirgu? Droši vien tieši tāds pats paralēli izpēt ir, kur ir zinātne ap šo laiku, jo, tehnoloģija ziņā zinātne mēdz iet pa priekšu, vai ne? Kas būtu iespējams, bet tad ir jautājums, vai to konkrēto risinājumu var komercializēt. Un tad to starp pēc iespējas labāk mēģināt izprast, kur tirgus dodās. Jo kamēr vai ne, es sēdēšu 6 mēnešus tajā alā pētot, ir jāskatās, vai ne, kamēr būs komanda, tas uzņēmums attīstīsies, tā spēlēšana jau būs pēc gadiem, 2, 3, 4, un jāspēj saprast, kur tad tā pasaule dodās. Jo vienkārši, kāpēc tev saka, tu bieži vien pieminēji komandas kompetenci, un tad uzreiz tāds psiholoģiskais bloks izveidojās, bet es jau par ķīmiju neko, es jau par fiziku neko. Un alternatīva ir entuziasms un interese, vai ne? Jo ļoti daudz ko var apgūt, tāpēc, ka tev interesē. Bet, piemēram, atgriežamies pie kripto. Es esmu šobrīd nolīguma fāzē, man īpaši neinteresē. Pat ja tu teiktu, ka tur ir lielais bizness, tas būtu ar tādu piespiešanos, kaut kā caur sakostiem zobiem. Tas nav tas īstais motivators. Arī šī jau nobežātā frāze, kad nauda reti, kad ir tas īstais dzinulis. Jā, taisnība. Tur ir jābūt vai šī riktīgai interesē, kas gribu saprast kaut ko atrisināt, padarīt to pasauli kaut kādā ziņā labāku, atstāt savu nospiedumu. Nauda ir absolūti nepieciešams blakus efekts. Bez tā arī, cik ilgi var vai ne par kaut ko rakt un interesēties, bet tā apetīte pēc peļņas arī ir veselīgā apmērā ļoti nepieciešama. Bet, es šķiet neesmu redzējis komandu, kam tam esot galvenajam motivatoram ir sanācis tas lielais veiksmes stāsts. Parasti tur ir kaut kāda cita fundamentālāka dziņa. Bolt gadījumā, taksija servis 10 gadus atpakaļ, bija briesmīgi. Tu tur zvani tam operatoram, nezinu, kur kas nāk. Vai jebkurš veiksmīgais. Tur ir kaut kas vairāk nekā tikai kāda vēlme nopelnīt. Man ir vēl viena ideja, ko es dzirdēju nesen, un man kaut kā iepatikās. Doge, Ilona skaistais viss tas projekts par efektivitāti. Neliels pārtraukums mūsu podkāstā. Jā, mēs šeit runājam par ļoti daudz biznesa idejām, bet tām nebūs nekāda jēga, ja jūs par to nerunāsiet, ja jūs par to nestāstīsiet. Tāpēc uzņēmumi meklē jaunas komunikācijas formas, kas varbūt ir draudzīgākas ar auditoriju, salīdzinot nekā reklāmas. Tāpēc uzņēmumi pašlaik meklē iespējas, kā ar minimālu laika investīciju varētu izveidot profesionālu podkāstu sezonu. Un, lai to izdarītu, ir nepieciešama komanda. Latvijā ir šāda komanda, tas saucās podmedia.lv, tā ir režisoru un žurnālistu komanda, kas veido profesionālus scenārijus priekš podkāstiem, un mēs strādāsim ar jums absolūti individuāli. Mēs nodrošināsim arī visu tehnisko pusi, pielāgosim arī telpas tieši jūsu nozarei nepieciešamiem raidierakstiem. Mūsu mājaslapa ir podmedia.lv, satiekamies uz īsu sarunu, un mēs jums izstāstīsim, kā varētu izskatīties jau jūsu nākošais raidieraksts. Un tagad atpakaļ pie raidījuma. Doge, Ilona skaistais viss tas projekts par efektivitāti, par to, ka mēs atnākam superātrā tempā, visu tā kā sanitāri izmēžam, tāda sajūta, atlaižam no darba, samazinam izdevumus. Starp citu, es sapratu, ka viņam ir jāatrod 2 triljoni gadā. Un tā stratēģija viņiem ir, Ilonam ir jānogriež izdevumi 1 triljons,
un vienam citam džekam, man liekas, viņa uzvārds bija Benets, viņam ir jāatrod, kā mēs palielinām ienākumus pa 1 triljonu. Tā neko savu projektiņš, vai ne? Cits cipari, vai ne? Jā, es tiešām būšu ļoti pozitīvi pārsteigts, ja tas izdosies, šis te projekts, tas vienkārši atvērs acis vaļā ļoti, ļoti daudzām valstīm. Es ceru, ka Latvijai arī. Bet ideja drīzāk ir tāda kā Doge, kā pakalpojums. Un mums ir sanitāra komanda, šajā ziņā biznesa sanitāra komanda, kura atnāk un mēnešu laikā izdara visu iespējamo, arī diezgan tādiem ķirurģiskiem vēzieniem, lai padarītu uzņēmumu daudz veselīgāku. Ko tu par to saki? Tas man ļoti atgādina konsultāciju biznesu. Tas pats, ko tavi PVC kolēģi darīja, nevis audita nodaļā, bet vadības konsultācijās. Bet man liekas, ka tur ir problēma. Un tā problēma varētu būt tāda, ka tas ir pārāk ilgi, pārāk korekti, pārāk smalkjūtīgi un viss beidzās pēc 3 mēnešiem ar biezu papīru. Jautājums arī ir par atbildību, vai ne? Vai tas, kuri šo mēšanu veids, vai viņi ir turpat kaut kur apkārt arī pēc gada? Vai viņi redz tos darba augļus. Jo nav jau grūti atlaist cilvēkus. Un īstermiņā sasniegt neesniedz darbā, un tu nepazīsti viņus. Jā. Un uztaisīt lielu troksni. Tas, par ko man gribētos padomāt, kā salāgošanos sakārtot, ka tie, kas veic šo darbiņu, ka viņu interese ir tostarp tajā ilgtermiņā. Ka tas strādā, ka tas nav, pirmajā gadā mēs būsim nogriezuši izdevumus, bet ka šis tomēr ir ilgtspējīgs modelis, kā attiecīgā iestāde vai iestāžu kopums spēj strādāt. Absolūti, tā kā pieprasījums tur ir, jautājums ir par to atbildības uzņemšanos. Kurš tad ir? Jā, bet tas Doge manā skatījumā ir drīzāk ar savu skatu no malas, viņa pamana bezprecedenta ārprātu no finanšu viedokļa. Nesen bija intervija, mēs aizskaitām 20 miljonus, to saka tie Doge cilvēki. Mums nav nekāda čeka, mēs nezinām, kam viņi patiesībā aiziet, vai viņi saņēmuši, nav saņēmuši. Runa iet par bezprecedenta ārprātu. Tas vienkārši ir cits mērogs, vai ne? Droši vien ir pilna pasaule ar uzņēmumiem, iestādēm, kas mazākā mērogā ir tieši tikpat, iespējams, vaļsirdīgs kaut kādos procesos, kur kaut kas nav sakārtots, kur kāds nav pārskatījis visu šo te procesu kopumu vai kaut kas nedublējās. Un ierēdniecībā jau tas nereti ir šis te negatīvais novērojums, kad panākt pārmaiņas ir ļoti smags darbs. Un šādus pārmaiņu veicējus vieglāk ir noalgot no malas. Jā, tieši tā. Tāpēc varbūt ir biznesa ideja. Noteikti. Un tas, kur es nesen lasīju, es domāju, tas laikam bija atmiņa kā zelta ziltiņai. Neatcerēšos autoru, bet nav gluži man ideja. Par tos ar kā pārdošanas komisijas strādā, vai ne? Kad pārdevējam, ja viņš strādā uz komisiju, nav īpaši svarīgi, vai tas klients nāks vēlreiz. Viņš tikpat labi, vai ne, negatīvā scenārijā var vienkārši tā pārliecināt, ka tam nabaga pircējiem, es nopirkšu vienkārši, let me go. Bet tā ilgtermiņa pieredze un tās attiecības ar zīmolu nav ilgspējīgas. Kamēr šis te pārdevēja komandas atalgojums ir balstīts nevis uz komisiju, bet to starp daļai šis te equity atalgojums, tātad arī pārdevējam viņa ienākumi ir atkarīgi no uzņēmuma ilgtermiņa izaugsmes. Viņš pārdos citādāk. Viņš meklēs to klientu, kas vai ne nāks atkārtot, pirkt un tā tālāk. Un nākot atpakaļ pie šīm te, es viņus sauc par konsultantiem, bet biznesa sanitāriem, kas ienāktu sakārtot lietas. Vai viņiem, kā noturēt to, kad viņi ņem vērā ilgtermiņa intereses, vai vismaz vidēja termiņa intereses. Kaut kāda KPI tur būtu jāizdomā, piemēram, patiešām par to, ka klienti nepazūd, kas ir galvenā asinsrīte uzņēmē darbībā, ka viņi tiešām arī nāk un turpiniet, bet mums ir daudz tā kā slick version tam uzņēmumam paliek, mēs esam tā kā nometuši lieko svaru. Un tad ir, tieši tā,
tā profesionalitāte, cik ātri, vai ne? Jo arī diēta analoģija, tu vari nomest svaru, jau nav grūtākais. Izaicinošākais ir pēc tam to uzturēt. Kad tu Disciplīna strādā. tas saucās. Un ka tā nav tāda trauma, ka visi pēc tam ir tramīgi un vāji. Kad tas drīzāk ir, mēs sakārtojam lietas, kaut kādā brīdī tas ir sāpīgi, bet pēc tam mēs zinām, ka mums būs rīki, kā turpināt operēt labākā versijā. Tā var būt labāka uzņēmuma versija. Bet tieši tā, ka mēs izvairamies no tā, ka tas vienkārši bija šis projekts, papīra paka. Mēs izdomājam šādu, bet jūs tad to īstenojat. Jo grūtākais jau ir tā īstenošana. Jā, taisnība, tur jābūt kādam ir blakus. Bet es domāju, tagad ir tāds hypes ar to Doge, tas pat tāds brands ir, kur daudz tiek tas tā kā piesaukts, un varbūt tieši uz šo te mārketingu psiholoģisko sajūtu var panākt citu veidu konsultāciju. Absolūti. Troksnis ir milzīgs. Un tad jautājums, kas tur notiek apakšā. Un ja izdosies tas projekts, es domāju, ka būs labi arī citur tie varianti. Labi, vēl viena ideja. Labi. Es ceru, ka es nenorok visas tavas idejas. Nē, tieši arī vajag. Nē, esi nežēlīgi. Es drīkst rakt. Tu drīkst rakt. Ja tu piemēram, jūti kaut kāds mazs potenciāls, lai tu to 90% nē, bet tieši tos 10%, tad arī tā mēs varam skatīties. Bet, tur ir tā esence, ka ideja jau pēc būtības ir bezvērtīga. Viss jau nāk apakaļ pie izpildījuma. Mums ir nereti neliela aizsprieduma pret komandām, kas stāstīs savu ideju tikai tad, kad mēs parakstīsim šo te non-disclosure. Ir absolūti skaidrs, ka tehnoloģiski risinājumi ir rasējumi, vai kaut kas, kam tiešām ir tā komerciālā vērtība, kur, ja tas noplūst, tad ir zudis kaut kāds padarītais darbs, bet ideja kā tāda, ar tām ir jādalās, jāmētājas. Analoģija ar teātri, jo teātrī tas pats ir, lūgas visiem ir pieejams, bet tad, kad meistars uztaisa to, kas visiem ir pieejams, tad mēs redzam visu laiku brīnumu kaut kādu. Un to pašu lūgu var uzvest, vai ne? Droši vien tūkstošiem dažādos veidos. Jā, un ir ļoti laba analoģija. Es aizņemšos šo. Droši, easy. Man nav NDA par šo tēmu. Un tu neprasīsi šos te royalties par katru. Nē, kā tu gribi, mēs jau varam sarunāt. Bet labi, tev nākamā ideja. Jā, tā nākošā ideja ir par modernizēto ēdnīcas pakalpojumu. Un tas varētu būt saistīts kaut kas ar... Es nezinu, vai es pareizi saprotu Internet of Things, bet katrā ziņā maksimāli daudz informācijas, kuras tiek apkopotas ēdnīcā, lai optimizētu piegādi, lai nebūtu lieki pārtikas produkti. Un mēs ņemtu gan laikapstākļus, gan skolēnu brīvdienas, gan to paradumu kaut kādu, ko mēs esam novērtējuši. Un, sakot, ir ievākt vēl vairāk informāciju no daudz dažādiem avotiem, kas dod maksimāli tādu sliku piegādi. Ēdnīcām. Tātad perfekts iepirkuma process. Perfekts, jā. Just in time, ap citas Japāņu princips, jā. Vai tu esi skatījies, vai kaut kas tāds jau ir? Es būšu ļoti godīgs pret tevi. Nē. Šis būtu tas mājas darbs, ar kuru es kā investors vai sūtīt mājās. Labi. Jo man pirmā sajūta būtu, ka kaut kas ir tāds, jā. Kad ir šie te optimizācijas rīki, kas tieši... es viņus sauktu par iepirkuma optimizāciju, bet pilnīgi noteikti tas sāpju punkts ir skaidrs. Tie ir resursi izniekoti, un tie ir lieki atkritumi, kas īstenībā atkal ir izmaksas, vai ne? Un, ja to dara atbilstoši patēriņam, tur ir tikai vienīgi iegūmi. Es būtu gandrīz gatava likt galvu ķīlā, kad tāda risinājuma tirgu ir. Un tad jautājums, kā tu atšķirsies? Vai tas būs citādāk? Jā. Vai ko esošie risinājumi neatrisina? Droši vien nepietiks tikai taisīt pink krāsā visu, ar to droši vien, ka neizbrauksim cauri. Varētu būt nepietiekami. Tā diferenciācija varētu būt par mazu, lai kāds vispār izpētītu. Bet ja mēs nopietni par Palantīru uzņēmumus, man liekas, viņš ir tik seksīgi, bet es viņu neizprotu līdz galam. Atgādini? Palantīrs ir ļoti militarizēts uzņēmums, tādā ziņā, ka viņi dod militāro inteliģenci informāciju
it īpaši pašlaik Palestīnas-Izraēlas konfliktā, un Izraēla ļoti, ļoti labi izmanto šo informāciju, lai varētu iegūt virsroku šajā te karā. Un tā informācija ir ļoti no plašiem, daudz dažādiem avotiem, un tā ir tā Palantīra unikalitāte. Neviens cits uzņēmums pasaulē nespēja tik daudz apkopot tik informāciju. Jā. Un tas būtu par šo te arī, tāpēc tā mikropalantīras ēdnīcas pasaulē. Noteikti. Mans vienīgais jautājums ir, kā tas atšķirsies no citiem iespējams jau tirgu esošiem risinājumiem. Jo, atkal, ne jau vienmēr ir jābūt pirmajam. Ir ļoti absolūti būt agrīnam kopētājam. Vai tā rekontekstualizācija vienkārši citā vidē. Bet tas atšķirīguma moments ir ļoti svarīgs. Jo būt viens pret viens kā citiem, tad tā aiziet droši vien cenu cīņa vai zīmola cīņa, kur noteikti ir vieta papildus spēlētājiem. Klā, bet jums ir kaut kādas Biltit komandai sarkanās līnijas? Jūs, piemēram, nesadarbojaties ar militāro industriju, ar Krieviju, Baltkrieviju vai citām valstīm? Jā, absolūti tātad. Jebkuras sankcijas, kas attiecās, mēs visi esam pakļauti arī tātad nesadarboties ar šobrīd Krievijas, Baltkrievijas pilsoņiem, citu valstu pilsoņiem. Tātad tie ir augstākās reputācijas dibinātāji. Tātad nav apšaubām vēsture, krimināla vēsture. Tādas īstenībā ļoti basic lietas. Dual use tech jaunajā fondā mēs skatīsim un būs labs skatījums ieguldīsim. Tīrs military tech mazāk iespējams. Jo mēs tomēr ideālā gadījumā, ka tā tehnoloģija, tātad šis dual use, kad ir pielietojams militārā vidē, bet tehnoloģija pēc būtības ir izmantojama arī civilā. Tātad ne kara apstākļos, kur viens piemērs ir šie paši zemūdens droni, kur kara laikā tas varbūt viņam ir aprīkot ar munīciju. Un ir citi pielietojumi. Miera laikos tas ir zemūdens infrastruktūras apskata, uzturēšana. Jebkas cits. Tātad to starp ir produkta nepieciešamība ilgākā termiņā, jo citādāk tas produkts nepieciešams, kamēr ir karš. Un tas neviens negrib, ka vienmēr kaut kur būs pieprasījums. Kāds ir tavs tēls tajā venture capital? Es tev runājot, man tāds sajūta, ka tu esi tā kā mamma tiem nezinu, kāpēc Ilmāriem gribās teikt to vārdu, bet tiem bērniem, ka tev rūp un tu sirsnīgi esi stāvi un krīti par viņiem. Kas ir tava motivācija? Man tiešām ļoti patīk tas darbs, jo es ļoti abrīnoju šos cilvēkus, kas ir metušies tajā kaut kādā ziņā nezināmajā, un kuriem ir šī te lielā pārliecība, kas nepeld vienkārši pa straumi, kuri grib kaut ko darīt. Un tas tāds, bez banalitātes, bet tiešām tāds gods ar strādāt, un tu negribi būt par traucēkli. Tāda milzīga cieņa. Un tad tu gribi būt pēc iespējas labāks partneris tajā procesā. Es arī esmu pietiekami jauna šajā industrijā. Es pievienojos 22. gadā, kas ir nepilni 3 gadi. 3,5 jau. Man pašai vēl ir liels azarts un interese izprast, kā būt par labāko iespējamo investoru. Bet kā mācies? Ļoti ļauj šīm tācīm. Kā tu mācies kļūt par labāku investoru? Šis te teiciens prātā, kad ārstu kļūdas aprok. Jā. Investoru kļūdas mēs liekam mūsu plauktiņā. Ļoti labs jautājums, kā mācās strādāt pēc iespējas godprātīgāk un ik pa laikam pajautāt, kā tai otrai pusē šķiet. Vai šis palīdz, tas nepalīdz. Mēģināt būt pietiekami tādām atvērtām acīm. Un, savukārt tā mācīšanās tādā ļoti pragmatiskā manierē, tieši tāpat ir izrakt tos industriju trendus, skatīties, kur tirgus dodās, kā citi fondi investē, kā viņi būvē portfeļus. Kuriem tu seko fondiem? Galvenokārt Baltijas fondiem, man jāatzīst.
tīri tāpēc, ka gan tas tirgus, gan mentalitāte attiecīgi sakrīt, bet to starp, protams, kad ir lielie fondi, uz kuriem skaties ar tādu lielu cieņu, bet tur ir mazliet cits spēles noteikumi. Kur, teiksim, fondi, kas spēj investēt, vai ne, sākot no agrīnās stadijas līdz pat beigām, kas ir minētās Series A, Series B, fondu investori, ko ir izdevies vienkārši satikt klātienē, kad, attiecīgi, ir tas personīgais kontakts un tad skaties, kā viņi darbojās, jo ir sajūta, ka tu spēj labāk izprast, kā viņi domā. Šobrīd viens tāds, manuprāt, izteikts viedokļu līderis ir Harry Stebbings, 20VC, arī ļoti aktīvs podcastu hosts latviešu valodā. Namatēvs. Kurš, starp citu, noteikti labs ieteikums, ja kāds apsver šo uzņēmēju ar venture capital. Henry Stebbings? Harry. Ļoti jauns. Manuprāt, joprojām zem 30. Kas, man liekas, biznesa vidē vienmēr šis success stories ir 2 jautājumi. Cik tu pelni un cik tev gadi? Ja tu esi zem 28 un tev ir daudz, tā kā sacīt, 9-figure income, tad ir success, ir good. Statistiski, veiksmīgie dibinātāji ir, vai ne, tur 35, kaut mazliet vēlīnāk. Tā pirmā pieredze ir bijusi. Ir tāds, iespējams, tāda pārliecība par saviem darbiem, bet otri tikpat veiksmīgi ir šie te jaunie, kas ir metušies iekšā, ar pietiekami lielu daļu naivuma iespējams. Nezinot, kas būs, bet vienkārši ir tā dūša un nav pieredums pie komforta, stabiliem ienākumiem. Viss kaut kas, vai ne, kas bloķē no risku uzņemšanās. Es atceros augstskolas pirmajā dienā, Zviedru augstskolā, prorektore minēja, ka, ja jūs gribat būt uzņēmēji, šī nav labākā vieta, kur jums turpināt atrasties, jo jūs iemācīsieties tik daudz, kas var noiet greizi, ka jūs negribēsiet to darīt. Kur, droši vien daļa taisnības ir. Bet, zināšanas ir milzīgs asets un to reti, kad varbūt par daudz. Bet, ja, piemēram, mēs tagad gribētu attīstīt sevī tās investora prasmes, Henry Stebbings būs pirmais, es lūdzu pēc mūsu sarunas uzreiz piesakošu viņam, kas ir vēl, Warrens Buffets, protams, visiem zināmais, man grāmatas ir dažas no viņa, bet es neesmu lasījis. Bet, mazliet cit, atkal, vai ne, kāda veida investors tu vēlies būt? Vai tu vēlies vairot savus līdzekļus, kas tad ir izveidot savu portfeli, kas atkarībā no rocības. Tās var būt akcijas, tās var būt rocības un riska apetītes obligācijas, eņģeļu investīcijas, investīcijas fondos, pašam savu fondu izveide. Tur ir atkal vesela plejāda ar opcijām. Vienmēr sakot, ir kļūdas ļoti svarīgi. No kļūdām mēs mācāmies, tās vienmēr būs sāpīgas un supervērtīgas. Tev kāds mentors arī ir varbūt? Jā, taču jāatzīst ne no... Tātad es esmu formalizējis mentora attiecības. Tas ir kaut kas, ko es aizņēmos no mūsu augstskolas laikiem, ka ir ļoti forši, ka ir šādi cilvēki, kas ir gatavi ar zinām regularitāti. Pēc būtības skaļi ar tevi padomāts par dažādām tēmām. Industrijā dabūt savu mentoru ir pietiekami izaicinoši, jo industrija ļoti maziņa. Un pēc būtības industrijā esot, mēs visi esam sāncenši. Ko tu saproti ar formalizēšanu? Ka mēs esam vienojušies. Jā, es būšu tavs mentī, un tu būsi mans mentors. Ka tās nav, vai ne, pusregulāras. Kādreiz aiziem pusdienās parunājam par kaut ko, ka mēs esam nosaukuši tās attiecības vārdos. Un tas ieliek kaut kādu rāmi, atkal salāgo ekspektācijas. Klau, tu minēji, ka tagad tev ir šis gads ir grāmatlasīšanas gads. Jā. Padalies, kas tur ir. Jā, tas palika mazliet šķiet aizkadrā no reklāmas pauzes, ka es šogad mēģinu atdzīvināt savu paradumu lasīt. Es ievēroju, ka citas mēdī formas bija pārāk pārņēmušas manu laiku. Es šobrīd lasu, tas nav romāns, būtībā dokumentāls apraksts par pirmo mēģinājumu iekarot Everestu.
1922. gadā. Britu ekspedīcija. Par kuru starp citu Netflixā filmu? Ļoti iespējams. Tas varētu būt mans pēc grāmatas izlasīšanas tieši tā. Jā, alpīnistu stāsti. Šis tev vienmēr ļoti labi. Tas arī ir par milzīgu drosmi. Jā. Mazliet sasaucās ar to mešanos nezināmajā. Spēt pieņemt lēmumus uz vietas un ātri izvēlēties savus komandas biedrus, ar kuriem tu uztici savu dzīvību. Tev kalnā kāpšana to lieta? Man patīk. Man ir diezgan bail no augstuma un ātruma. Jo tad mēs jūtam, ka es zaudēju kontroli. Es esmu diezgan liels. Man patīk kontrolēt laikam lietas. Un tad šis pārgājienu formāts, kalnu formātam, tas man ļoti patīk. Klinšu kāpšana man jau sagādā tādu vieglu panikas zonu. Jā, par šo tādu ļoti augstkalnu alpīnismu es tur vēl neesmu tikusi. Man liktos jaunā gada pirmā grāmata, ko arī man ļoti visiem iesaku. Endurance, Ernests Shackletons, par viņa līderības prasmēm, kur arī absolūti dokumentāls apraksts par Britu komandas mēģinājumu pirmajiem šķērsot Antarktīdas kontinentu. Jo tie piedzīvojumi grāmatas kaut kā es tā tagad jūtu. Ka tā izskatās, bet ļoti daudz ko jau tur aizņemties. Bizness jau nav tālu no dzīves. Jā. Absolūti neticami, kā visa komanda spēja izdzīvot cauri tām neveiksmēm un neražām, ar ko viņi saskārās. Un tajos laikos, kad būtībā nav nekāds īpaši advancēts ekipējums, nekādu radiosakaru. Tas ir tīrs cilvēku faktors un atkal tā komandas spēja eksistēt un tikt cauri. Ļoti iesaku. 300 lapus, bet 2 dienas nevar nolikt. Super, jā. Jā, es varu ieteikt alpīnismu filmas. Man ļoti patīk alpīnismu filmas. Tu esi filmu žanrā šobrīd? Nē, es arī lasu. Es vakardien pabeidzu romantisku komēdiju, un man liekas, kas notiek, un man reāli patīk. Grāmatas formātā. Man liekas, ir kaut kāds šis tuvojās tie 50, tad jau... Man arī patīk grāmatas. Es biju šokā, bet ritīgi forši. Un man liekas, ka ļoti labs scenārijs arī priekš teātra. Man liekas, ka es varētu kaut kur viņu iestudēt arī kā izrādi. Tā kā romantiskās komēdijas laikam ir tas žanrs, ko es tagad lēnā garā izkopšu. Bet no alpīnismu filmām Meru, brīnišķīgi, Free Solo, bez karabīnēm, džekiņš uzkāp augšā. Es to filmu, es skatījos, es nevar būt. Man visu laiku bija šis tā. Bija vairākas intervijas ar šīs filmas operatoriem, kur viņi atzina, ka absolūti trauksmains darbs, jo, ja kaut kas nesanāks, viņiem tas tomēr būs jāspēj nofilmēt. Jā. Un otrs, sabalansēt šo te, kad kāpējs ir gatavs, kad apstākļi ir gatavi, neskatoties uz to, kad viss šī te filmēšanas komandas katra minūte, vai ne, ir tek. Tā kā kopsvilkums ir tāds, kad ir šīs te piedzīvojumi grāmatas un tas adrenalīns un visu laiku tas dramatiskais momentiņš un investoru un venture capitalistu dzīvesveids ir kaut kur turpatās arī diezgan tuvu. Laikam, tu būsi atbildējis uz maniem lieliem jautājumiem, no kurienes tas nāk. Jā, tev patīk piedzīvojums un adrenalīns un ritms. Es gribēju teikt, ka man patīk to vērot no drošas vietas, bet droši vien, ka man tomēr patīk pietiekami tuvu tam stāvēt un ņemt dalību, jā. Super. Lai tev sanāk uzbūvēt pasaules lielāko brīnumu, lai kas tas arī būtu. Paldies tev par sarunu. Paldies. Šī bija 13. epizode podkastam 1000 biznesa idejas. Mums bija tikko saruna ar Artu Beitāni, kas ir Bill Titt Venture Capital fonda partnere. Kopā mums tagad jau ir 70 biznesa idejas, kopā par visiem 13 raidījumiem. Šodien mēs ar Artu esam izdiskutējuši 4 dažādas idejas. Un, ja jūs vēlaties noklausīties visas pārējās 70, tad sākat droši no pirmā raidījuma un droši vien, ka jūs atradīsiet sev tieši piemērotu ļoti foršu biznesa ideju. Līdz nākošajai reizei.